Kas šodien visiem ir mutē? Budžets. Budžets. Un budžets būs visiem, citiem mazāk un vairāk. Un mēs visi zinām, ka visvairāk saņems armija. Jo armijai kaut kas būs jāsargā. Tukšās skolas un izmirstošā Latvija. Labi, super. Bet par budžetu. Es googlēju, meklēju visu informāciju, un es mēģinu atrast, kur ir budžetā iekļauta ailīte Air Baltica. Jo atcerieties, Fitch ziņojums par kredītreitinga samazināšanu, kas ir CCC+, kas ir pēc teorijas jau atzīšana, ka tuvākajā laikā bankrotēs Air Baltica, viņš nespēs pildīt savas saistības. Un ja mēs lasām to Fitch ziņojumu, tur arī ir rakstīts, kas būs jādara, un tur ir pieminēts viens svarīgs punkts, neskatoties uz to, ka tur dividendžu neizmaksāšana, flotes palielināšana un tādā garā, kad būs jāiegulda 180 miljoni pašu kapitāls. Un atcerieties, ka 88% aviokompānijas pieder jums. Jums ir jāmeklē tā nauda, tātad attiecīgi būs jāiegulda nodokļu maksātāja nauda. Jo variantu jau patiesībā nav daudz. Attiecīgi ir jāatrod papildus finansējums, un valdība un siliņas nedrīkst tagad tēlot izlikties par beigtām zivīm, jo viņi zina, ka tas būs jādara. Vai siliņai ir jāpasaka galavārdi, arī virderči ar Air Baltica, kā saka, paldies, kad jūs par mūsu nodokļu naudu uzpulēja skaistu aviokompāniju, ko pa kapeikām pēc tam atdos kādam citam. Lai jauka diena!